Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Dievs atjauno neatjaunojamo. Šodienas rakstu vieta. Un tu atgriezīsies pie tā kunga, sava dieva, tu un tavi bērni, un klausīsi viņa balsī ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli, ko es tev šodien pavēlu. Tad arī tas kungs, tavs dievs, atjaunos tevi no gūsta un būs žēlīgs pret tevi. 5. Mūzus, 30. nodaļa, 2. un 3. pants. Šodienas pārdomas. Manam draugam pazuda 2-gadīgā meita. Izrādījās, meitenīte bija pamanījusies iekrist ūdenī, un, kad tika atrasta, jau bija bez samaņas. Tie, kam bijuši darīšana ar maziem bērniem, zina, cik pēkšņi viņi reizēm prot nozust un pastrādāt kādas blēņas, lai kādu tos pieskatītu. Lai arī meitene izdzīvoja, viņa uz neko nereaģēja un bija kā atslēgta. Ārsti teica, ka tāda viņa būs visu dzīvi. Izmisušie vecāki meklē palīdzību visur, pat pie burvēm. Beidzot, kāds viņiem ieteica doties uz draudzi, jo tur aizlūdz un Dievs dara brīnumus. Un tā arī notika. Dievs atjaunoja neatjaunojamo, un meitene jau pēc gada dievkalpojumā slavēja Dievu pie pilnas saprašanas. Bija atgūta ne tikai meita, bet galvenais, visa ģimene bija iepazinusi visu vareno Dievu, kas ir ar viņiem uz visu dzīvi un arī mūžībā. Šodienas lūgšana. Visvarenais Dievs, es apņemos turēties pie Tevis un ar visu savu sirdi un dvēseli paklausīt Tavai balsī. Paldies, ka Tu uzklausi manu lūgšanu, dari brīnumus, atjaunojot pat to, kas šķita neatjaunojams. Jēzus vārdā. Āmen.